kā es raksturotu to situāciju par to, kur ir Latvijas politika īstenībā. Nu, mums ir tāda tehniskā valdība. Mums jau 10 gadus ir tagad tehniska valdība. Tur citur sauc par tehnisku valdību. Nu, ka valdībai nav politiska mandāta. Jūs nevis tehniski, bet birokrāta valdība. Kur neīsteno nekādu politiku. Viņi vienkārši pieņem kaut kādu budžetu. Nu, tāpēc, ka basically to pašu pagājušā gada budžetu. Nu, to pašu pagājušā gada budžetu vienkārši atkal pieņem, tā tālāk, nu, tur kaut kāds pamaina, kaut kāds koeficients. Un vēlēšana laikā ļoti labi patīk. Tas ir tehniskais budžets. Jā, bet mums ir tieši Ašarādens pirmos pēc vēlēšanām teica, nu, šis ir tehniskais budžets. Tad, nu, nākamais arī nebija. Jo tur valda, nu, tagad arī mums ir, nu, nekas nav. Mums ir tehniska valdība. Mums ir valdība, kur neīsteno nekādu politiku. Ja? Viņi politiku nepieņem nekādus politiskus lēmumus. Viņi vienkārši rulē kaut kā uz priekšu to visu un tā. Diemžēl tā nevar, jo tādā veidā tu stabilizē kaut kādu, fiksē kaut kādu stagnāciju. Ko, diemžēl tā nevar, ka tā var? Jurgi, tev nav taisnība, ko nozīmē nevar? Viņi dara, viss notiek. Okay, nevar. Tas rezultāts ir tāds, ka tātad tikko mēs pieņemam budžetu, un šis budžets ieņēmumu daļā. Ja, tātad mums ir 15,1 miljārds paredzēti ienākumi. Igaunijai arī pieņem budžetu 17,7. Tātad, nu, pat 2,6 miljārdu lielāki ieņēmumi. Tas ir pie tā, ka Igauni ir pa 500 000 mazāk iedzīvotāji. Lietuviešiem gan arī 18 miljardi ieņēmumi. Tātad mēs ieņemam pa 2,5 miljardiem mazāk nekā kaimiņi. Vienkārši mums budžets ieņēmumu daļā ir mazāks. Un tad te arī viss problēma. Ja mums būtu to 2,5 miljardu vairāk, ieņēmums, to visam pietiktu. Kas tad būtu?